Paldies pēc tik grandiozu ievadu. Jāmēģina kaut kā attaisnot cerības. Es atļaušos apsēsties. Man piedāvāja šo troni, lai es varētu viņā sēdēt. Un man ir ļoti liels prieks šajā vakarā būt ar jums kopā un padalīties ar kādām pārdomām vai atziņām. Un es gribu cerēt, ka mēs arī noslēguma daļā varēsim tiešām savstarpēji arī parunāties un padiskutēt par kādām lietām. Bet tas, ko es gribētu sākt šovakar, es vienkārši mazliet gribētu pastāstīt tomēr par šo tēmu, kas daudziem ir mazliet jutelīga un izraisa dažādas emocijas. Jo, protams, es esmu mācītājs vienā no lielākajām luterāņu draudzēm, un tas nozīmē, ka tā mana dzīves sfēra, ar kuru es esmu saistīts kopš vidusskolas pēdējām klasēm ļoti izteikti, bet arī vēlāk, ir, protams, teoloģija. Un tas jautājums, ko es gribētu sākt, mazliet vienkārši jums paskaidrot no savas puses, kāpēc man šis priekšmets liekas interesants un kāpēc es tajā esmu atradis tomēr ļoti daudz kā vērtīgi priekš sevis. Un es atļaujos sacīt, ka tas ir viens temats vai viena nozara, kurā īstenībā nepelnīti mēs esam aizmirsuši viņu dažos gadījumos un nesaskatām vairs to potenciālu, kas tajā ir ielikt. Un proti, es nezinu, cik daudz jūs zināt, bet piedodiet, ja kādam tas viss jau pašsaprotami, es tikai gribu sacīt, ka pat šis vārds reliģija mūsdienu zinātnē tiek daudzajādā ziņā pakļauts kritikai, jo pastāv viedoklis, ka vispār tāda ļoti skaidri nodalāma cilvēka dzīves vai kultūras daļa, ko mēs varētu saukt par reliģiju, iepratī tai mūsu kultūras daļai, kas nav reliģija, ka tas ir tāds diezgan mākslīgs sadalījums. Par to ļoti daudz runā tie cilvēki, kas pieder varbūt nevis rietumnieciskajai, sekulārajai sabiedrībai, kur tātad cilvēkiem ir ļoti skaidri, viņiem pašiem vismaz liekas nošķirt šīs lietas viņu galvās, kas tad ir tas, kas saistās vienkārši ar mūsu dzīvi un ar maniem jautājumiem kā cilvēkam par to, ko es šajā pasaulē daru un kas ir tas, kas saistās ar reliģiju, un reliģija tas ir viss, kas saistīts ar dievišķo, ar svēto, ar kādu citu pasauli un citu dievu pielūgšanu, tad mūsdienās ir daudz cilvēku, kas sacītu, ka īstenībā šāds sadalījums ir ļoti mākslīgs, un tas radās apgaismības laikmetā, tad, kad cilvēki mēģināja kaut kā atrast tādu dzīves platformu, kurā viņi varētu pretoties tobrīd ļoti spēcīgajai baznīcas ietekmē. Bet tas, ko mūsdienās pētnieki sacītu, ir, ka reliģija, un kas ir, kā es arī to saprotu, un kāpēc es esmu teologs, reliģija patiesībā, kā to norāda arī tie vārdi, no kā ir latīņu valodā cēlies vārds reliģija, tur ir tāds disputs pētnieku starpā, vai šis vārds ir cēlies no vārda, kas nozīmē atkal sasiet kopā, vai arī no vārda, kas nozīmē atkal izstāstīt. Religāre vai relegāre. Un tad mēs varētu teikt, ka reliģija plašākajā nozīmē ir tas stāsts, un tas ir, kā es to saprotu, tas ir tas stāsts, kuru mēs katrs kā cilvēks savā dzīves laikā neapšaubām veidojam un kurā mēs esam līdzdalīgi stāsts, ar kura palīdzību mēs savienojam un sasaistam kopā visdažādākās mūsu dzīves pieredzes. Un no šāda viedokļa es uzskatu, ka tiešām reliģija vai teoloģija nav kaut kāda šaura nozare, kas tur pēta, ziniet, cilvēku priekšstats par dieviem. Tā ir tikai viena no iespējām. Tā ir viena no iespējām, kā mēs varam šo pasauli saprast. Bet tas, kas ir tas īstais, interesantais jautājums, ir, ka tiešām mums katram, neatkarīgi no tā, vai mēs to apzināmies vai neapzināmies, mums mūsu prātā ir zināms pasaules uzskats. Lūk, šis lielais stāsts, metanarratīvs, vienalga, kā mēs to gudri nosauksim, šis lielais stāsts, ar kuru palīdzību mēs mēģinām kaut kā priekš sevis un priekš citiem izskaidrot, kas ir šī pasaule un ko mēs tajā darām. Un īstenībā tas ir tas, kas man ir interesējis visu šo laiku, un lielā mērā es gribētu sacīt, ka tas ir tas, ar ko reliģija pētniecība un teoloģija arī nodarbojas. Patiesībā tas ir jautājums par to, kas mums būtu jāņem vērā vai kādi varētu būt tie principi vai tie galvenie pieturas punkti, tad, kad mēs domājam par mūsu pasaules kopējo ainu, kas būtu jāņem vērā, ja mēs gribam šo ainu izveidot pēc iespējas tādu, kas
nezinu, ir godīga un kaut kādā ziņā atbilst gan tai realitātei, kurā mēs esam, gan arī tai varbūt sajūtai par to, kā lietām būtu jābūt, kurai mēs vēl tikai tiecamies pretī. Nu jā, tā kā es esmu teologs un savu dzīvi lielāko daļu arī pavadu šajā sfērā un šajos jautājumos, tad, ja es man būtu daudz, ko jums, protams, stāstīt par šo tēmu, bet, ja es mēģinu kaut kādā veidā izdalīt to, kas, manuprāt, ir tas svarīgākais vai tas interesantākais, ko es gribēju šodien jums varbūt līdzdalīt, es nezinu, kāds jums ir līdz šim tas formāts bijis, cik tās lekcijas ir praktiskas vai vairāk tādas teorētiskas, bet, priekš manis ir bijis ļoti nozīmīgi daži autori, daži cilvēki, kurus es vienkārši jums personiski gribētu ieteikt un mazliet par viņiem pastāstīt. Ja jūs kā mūsdienu cilvēki gribētu pēc iespējas ātrāk nonākt pie tām idejām vai tiem, kā lai saka, pārdomu tematiem, par kuriem mūsdienu teoloģija un teologi domā. Jo atkal tas ir tikai tāds maldīgs priekšstats, mums liekas, ka viss, kas saistās ar teoloģiju, ir tikai kaut kas ir aizvēsturisks, kas ir bijis kādreiz. Nē, tas ir process, kas notiek nemitīgi, un ir daudz tāds pieturs vietas, pie kurām mēs varētu sacīt šodienas teologi visvairāk strādā. Un es gribētu jums dažas vienkārši idejas pastāstīt, un tad jūs varat pārdomāt viņus, un tad mēs varam par viņām padiskutēt. Ka reliģija nav jautājums par dieviem. Respektīvi stāsts ir par to, kā mēs vispār konceptualizējam pasauli. Bet, protams, tas, kas atšķir teoloģiju, ir, ka mēs runājam par šo pasauli, ņemot vērā vienu ļoti interesantu lietu. Proti, ka es vienkārši aicinu jūs aizdomāties par tādu tematu, kas ir viens no šobrīd tādiem ejošiem tematiem šajā lietā. Proti, iedomājieties apgaismības laikmets, tātad cilvēki mēģina, kā jau teicu, tikt vaļā no gadsimteņiem ilgās baznīcas kārtības. Eiropa iet cauri ļoti lielajiem ekonomiskiem un zinātnes sasniegumiem, kur pēkšņi cilvēki atklāja veselu jaunu pasauli, jaunus kontinentus un tā tālāk. Un šajos jaunajos apstākļos pilnīgi mainās sabiedrības struktūra. Ja līdz tam tas, kuram piederēja zeme, bija saimnieks un bagātnieks, un visi pārējie, kas uz tās zemes darbojas, ir tikai viņa pakļautībā esoši cilvēki, un visi tie augļi pienākas viņam, tad sabiedrības iekārta bija ļoti skaidri definēta, kurš ir tas, kas ir aristokrāts un bagāts, un kurš ir tas, kurš ir visu mūžu lemts būt tikai cilvēks, kas strādā un ar savu darbu nopelna savu dievišķo maizi. Bet, parādoties šīm iespējām, atklājot jaunas zemes, jaunas pasaules, fantastiski eksponenciāli attīstoties tirdzniecībai, radās situācijas, kad cilvēki varēja kļūt bagāti. Viņi varēja kļūt pietiekami turīgi, arī tad, ja viņiem nepieder nekādi zemes īpašumi un lielas mantiskas vērtības šeit uz vietas Eiropā. Kā rezultātā šie cilvēki vēlējās, protams, atrast kaut kādu veidu, kā viņi sapelnījuši naudu caur savu tirdzdošanos tālās zemēs vai atraduši kādu zeltu no inku valstīm, kā viņi varētu būt līdzdalīgi pie sabiedrības pārvaldes. Un tas, ko viņi konstatēja, ir, ka viņiem traucē galvenokārt jau gatavs sabiedrības struktūras, kur tātad cilvēki tiek, viņiem ir tāds viedoklis, ka, ja tu, piemēram, esi piedzimis noteiktā ģimenē, noteiktos apstākļos, tad tas automātiski nozīmē, ka tu esi Dievam tuvāks, labāks, jo redz, tu esi piedzimis tajā ģimenē, tu esi piederīgs vienai pavisam citai cilvēku kārtai. Un savukārt, ja tu neesi piedzimis šajā vidē, tad automātiski tu neesi nekas. Un, diemžēl, kristīgā baznīca ļoti lielā mērā aizstāvēja šo viedokli, sakot, ka jā, tiešām Dievs ir noteikti zinām kārtību šai pasaulē, nekas nenotiek nejauši, un tas nozīmē, ka ja tu esi tas, kas tu esi, tad acīm redzot, tā tam arī ir jābūt. Un, lūk, pretojoties tam, apgaismības laikmets, kā jūs zināt, nāca ar ideju, fantastisku ideju, kas ir pamatā visiem Eiropas zinātniskajiem un visiem citiem sasniegumiem, kas mums pēdējos gadsimtos ir bijuši.
nāca ar ideju, ka mums ir jāmēģina atrast jauns pamats, uz kura mēs varam būvēt savu priekšstatu par sabiedrību un visu, kas tajā notiek. Un šo jauno pamatu cilvēki meklēja nevairs Dieva atklāsmē, ticībā Dievam vai kaut kam tam līdzīgam, kas līdz tam bija valdījis, bet viņi meklēja šo jauno pamatu. Tajā, ka mēs skatāmies uz šo pasauli kā uz vienu brīnišķīgi izveidotu gatavu mehānismu, kur tātad visas lietas notiek tā, kā viņām ir jānotiek, ir savas fizikas likumi, dabas zinātnes mums spēj to visu atklāt, un īstenībā ar zinātnisko metodu mēs esam spējīgi visu šo pasauli aprakstīt. Un nekas, izņemot šo pasauli, nav un neeksistē, un viss, kas ir šajā pasaulē, ir pakļauts fizikas likumiem. Un tādā veidā cilvēki varēja ļoti skaidri novilkt robežas, viņiem vismaz tā likās to brīdi, viņi novilks ļoti skaidri robežu starp to, kas ir pasauli un pasaulīgais, kas saistās ar valsti, ar sabiedrību, ar sekulāro vidi, kurā mēs esam, un atstās aiz līnijas visu to, kas saistās ar ticību, reliģiju un tam līdzīgām lietām, jo tas viss nepieder pie šīs pasaules. Mēs varam izskaidrot šo pasauli pilnā mērā arī tad, ja mēs uz Dievu nekādā veidā neatsaucamies. Un cilvēkiem likās, ka tas ir milzīgs panākums, ka viņi tā tad ir atbrīvojušies no tā, ka ir kaut jau kas ir pāri šai pasaulē, ir tikai šī pasaule, ir tikai šī realitāte, kurā mēs esam, un tad, protams, ir strīds par to, kā vislabāk to izskaidrot un kā vislabāk to apgūt un lietot savām vajadzībām. Bet tas, ko viņi nepamanīja tajā brīdī, ir tas, par ko runā pēdējie, es teiktu, 30–40 gadi rietumu filosofijā un rietumu domāšanā. Viņi nepamanīja vienu interesantu lietu, ka viņi ir izmetuši laukā no savām koncepcijām jebko, ko mēs varētu nosacīt saukt par Dievu, un es šeit tiešām negribu nevienu ne par ko pārliecināt. Es vienkārši runāju par to, kā par vienu konceptu, ka vēl ārpus šīs realitātes ir vēl kaut kas. Viņi izmet laukā ne tikai Dieva konceptu, bet viņi mēģināja to izdarīt vienlaikus saglabājot ticību cilvēkam, kā spējīgam šo pasauli novērot un atklāt. Padomājiet par to. Principā tas apgaismības modelis ir tāds, ka viss, kas pasaulē ir pakļauts fizikas likumiem. Izņemot vienu lietu. Izņemot mani. Jo, redz, es šo pasauli vēroju. Un es šajā pasaulē kaut kādā veidā mēģinu viņu saprast, mēģinu par viņu runāt, es mēģinu viņu izzināt. Ok, mans ķermenis ir kā smalks mehānisms, bet šajā smalkajā mehānismā sēž kaut kas, ko ir grūti aprakstīt, un ko neviens arī necentās aprakstīt, kas ir tā mana cilvēciskā būtība, kura tā tad ļauj man šo pasauli pētīt. Un tad mēs nonākam pie tā paradoksa, ko cilvēki saprata pagājušā gadsimta 70. un mazliet vēlāk gados, tā īsti līdz galam, ka, piemēram, ir kāds zinātnieks, kurš saka, ziniet, es esmu aizbraucis uz Āfrikas ciematu izpētīt vietējo cilšu paradumus un vietējo cilšu cilvēkus. Un viņš aizbrauc un viņš apraksta šos cilvēkus, un viņš nesaprot, cik paradoksālā situācijā viņš atrodas. Jo, ja no vienas puses cilvēku var tiešām aprakstīt kā vienu gatavu matemātisku vienādojumu, tad tādā gadījumā ir jautājums, bet kas tas ir, kas tur ir aizbraucis kaut ko pētīt? Jo tad jau arī šis zinātnieks un pilnīgi viss, ko viņš dara, ir jau iepriekš determinēts un izrietošs no tiem pašiem vienādojumiem. Nav nekāds cits instants, ir tikai pasaule, kas darbojas pēc saviem likumiem. Jums liekas, ka jūs esat atnākuši šeit noklausīties kādu lekciju, ka tā ir bijusi jūsu izvēle, bet man ir sliktas ziņas, nekādas izvēles nav. Īstenībā viss jau bioķīmijā bija ierakstīts iekšā, tur viss varētu izreikināt, ja vien mums būtu pietiekami labi aprēķini iespējami un mēs zinātu izējošos datus. Vai arī otra iespēja, ja zinātnieks saka, ka viņš nav šāds aparāts un mehānisms, ka cilvēka persona ir kaut kas mazliet cits, tad tādā gadījumā viņš nevar pretendēt vairs uz to, ka viņš šos cilvēkus, kurus viņš pēta, viņš varētu viņus aprakstīt kā kādus gatavus vienādojumus. Un tas ir tas, kas ir pēdējā postmodernā pasaules
uztveres vai pasaules skaidrošanas pavērsiena viens no galvenajiem atklājumiem. Proti, ka tāda lieta kā tāds objektīvs vērotājs, kurš vēro un pēta šo pasauli, neeksistē, ka īstenībā mēs visi esam daļa no viena ļoti interesanta procesa, un mums ir šī lielā izvēle, vai nu sacīt, ka mēs pieļaujam iespēju, ka ir kāds, kas ir spējis šo pasauli saprast, un zināmā mērā viņai pacelties pāri, ja mēs sakam, mēs visi piedaram šai pasaulē, bet tad būsim godīgi. Tad arī visa mūsu iekšējā pasaule un viss tas, kā mēs iekšēji jūtamies, ir tikai viena liela ilūzija, kura spēlē ar mums ļaunas jomas. Un tāpēc, piemēram, tas ir vienkārši viens tāds interesants pārdomu temats, ko jūs varat padomāt, kā tas ir, kā jūs iekšēji par to jūtaties un kā jums iekšēji tas liekas, nu, kā mēs esam aicināti uz šīm lietām skatīties, vai mēs sakam, ka ir tā, ka tiešām šī pasaule ir slēgta un tajā nav nekas iespējams cits, kā tikai tas, kas ir pakļauts tās likumībām, bet tad arī mēs, mīļie draugi, esam daļa no tā. Jeb arī mēs sakam, ka ir savādāk, bet ja mēs atveram iespēju, ka mūsos ir kaut kas, kas spēj šo pasauli uztvert, mēs atveram šo iespēju principā. Un līdz ar to mēs atgriežamies atpakaļ pie lielajiem jautājumiem par mūsu uzdevumiem un par mūsu mērķi. Un šis cilvēks ir René Girards. René Girards rakstās latviski, vai ne? Latviešu burtiem. René Girards. Es ar viņu sastapos kaut kādā 2001. gadā, lai gan viņš savus izcilākos darbus sāka rakstīt 70. gadu beigās. 79. 80. gadi tie ir viņa ziedu laiki, kad viņš ir sarakstījis lielāko daļu no saviem darbiem. Un šis cilvēks, es nezinu, cik daudz jūs zināt, varbūt jau man nav tad jāstāsta tās lietas, bet šis ir viens no cilvēkiem, kas ir izvirzījis ļoti interesantu teoriju attiecībā par to, kā vispār ir veidojusies reliģija, un kas ir reliģijas uzdevumi. Un viņš ir, manuprāt, atradis ļoti interesantas atbildes uz jautājumu, kā mēs kā sabiedrība funkcionējam. Un tas, ko es jums tagad izstāstīšu, protams, būs ārkārtīgi tāds īsts kopsavilkums un daudzajā ziņā redukcija no viss tā, ko viņš ir teicis. Ja jūs gribat kaut ko vairāk zināt, jums noteikti, protams, būtu jālasa paši viņa darbi, bet jūs varat iet Googlē, uzrakstīt René Girardu un jūs atradīsiet miljoniem atsauču. Jo tiešām tas ir cilvēks, kurš tiek noteiktās aprindās pētīts, un ja man ir kaut kāda intuīcija, tad es sacītu, ka vēl pēc dažiem gadiem tas būs cilvēks, kuru vārdu mēs dzirdēsim vēl un vēl. Bet tā doma ir sekojoša. Viņš saka tā, ka cilvēka viena no galvenajām rakstura īpašībām, viena no galvenajām cilvēcības izpausmēm, tā jāsaka, viena no galvenajām iezīmēm, kas ir raksturīga cilvēciskai būtnē, ir apbrīnojami attīstīta spēja atdarināt otru cilvēku. Jā, tas saistās ar tiem pašiem Dawkins mīmiem un mēmiem, kā mēs viņus nosaukt, bet šī fantastiskā spēja atdarināt. Kad mēs kādreiz latvieši arī sakam, vai ne, ka kāds mērkaķojas otram pakaļ, tad mēs tieši ar to arī domājam, ka tā mērkaķošanās ir tāda bišķiņa primāta iezīme, vai ne? Bet kā tas izpaužās? Tas izpaužās tādā veidā, ka tad, kad mazais cilvēka bērns ir piedzimis, viņam jau nav nekāda cita mehānisma, kā viņš varētu kaut ko šajā pasaulē iemācīties, kā tas, ka viņš vienkārši vēro šo pasauli un viņš kopē, zināmā mērā, noskatās to, ko pārējie dara. Šajā gadījumā, piemēram, viņa vecāki vai cilvēki, ar kuriem viņš ir kopā. Kā mēs mācāmies valodu? Mēs jau nepiedzimistam ar gatavu valodu. Mēs klausamies, mēs atdarinām, un pakāpeniskā ceļā šī atdarināšanas spēja pieaug ļoti, ļoti strauji, ļoti lielā mērā, un mēs esam gatavi jau sākt runāt un piedalīties tajā, kas ir mūsu dzīve. Mēs esam ļoti lieli atdarinātāji. Un šī atdarināšanas spēja, saka Girards, attiecās ne tikai uz kādām ārējām lietām. Piemēram, mode. Kas ir mode? Tā ir mūsu kolektīva atdarināšanas sistēma. Mums ir ļoti svarīgi, ka mums ir kaut kādi standarti, vai ne? Un tad mēs varam uz viņiem skatīties. Vai mums ir kaut kādi žurnāli, kuros mēs varam pētīt slavenāko muziķu dzīves. Kāpēc mums tas interesē? Mūžam mēs nedzīvosim tādas dzīves.
Bet īstenībā nē, mēs ļoti gribētu tādas dzīves dzīvot, mēs gribētu būt kā cilvēki, vai ne? Kā mēs sakam, mēs gribētu, ka mēs varam darīt tā, kā citi to dara. Un tas ir sākot no mazām dienām, kur tu aizēji, teiksim, ar bērnu uz zooloģisko dārzu, un tur aita sāk blēt, vai ne, un bērns arī sāk blēt, un tad tu visu, teiksim, saprot, ka tas ir ok. Bet tas, diemžēl, vai par laimi nezinu, bet tas turpinās visu mūžu garumu. Mēs sēžam skolas solā, viens mums iedod dunku sānā, mēs dodam dunku pretī. Pieaugušo pasaulē mēs saucam to par atriebību, piemēram, vai taisnīgu atmaksu. Kā tu man, tā es tev. Vai, piemēram, ja jūs gribat kaut ko saprast no reklāmas industrijas, tad tur noteikti arī ļoti svarīgs elements ir parādīt, ka visi dara tā. Un tādī mirklī, kad visi kaut ko lieto, vai vismaz kaut kāda ekskluzīva cilvēku grupa lieto, kurai es gribētu identificēties, ar kuru es gribētu būt līdzīgs, tad tādā gadījumā tas ir ļoti efektīvs mehānisms, kā man ietekmē, teiksim tā, un man pārliecināt par kaut ko. Lūk, un Žerārs saka tā, ka kaut kādā ziņā, ja nav atdarināšanas, nav cilvēka. Un tas ir tas viņa arguments. Padomāsim, ja mēs nespētu atdarināt viens otru, nevarētu izveidoties kultūra. Jo tas, kas ir kultūra, tā faktiski ir tāda nemitīgi no paudzes paudzē nodota pieredze, kuru mēs pārmantojam nevis ar saviem gēniem, bet mēs to pārmantojam tieši atdarināšanas ceļā. Tas attiecas ne tikai uz ārējām lietām, un vēl jau vairāk ne tikai uz apzinātām lietām, ka lūk, es tagad nolieku sev priekšā modeli un es tagad gribu viņu atdarināt. Ka tas ir process, kas notiek visu laiku un kas galvenais, viņš ietver sevī to, ka mēs atdarinām viens otru arī emociju līmenī, un kas ir vēl svarīgāk priekš Žerāra teorijas, arī vēlmju vai iekāres, vai tas, ko angļu sauc desire līmenī. Tas nozīmē to, ka ja tu redzi kādu cilvēku, kuram kaut kas ļoti, ļoti patīk, kurš ir par kaut ko ļoti aizdedzies un iededzies, tad šī patika vai šī vēlme, kas tai cilvēkā ir lipīga. Tā pievērš arī tavu uzmanību šai lietai. Un pastāv liela iespēja, ka kaut kādā brīdī tu sāc to kopēt. Un tāpēc, ja jūs gribat saprast, kas ir Žerārs, viņš pēc savas pamatizglītības bija literatūras vēsturnieks un literatūras pētnieks. Un viņa pirmais darbs, kurā viņš izklāstīja savas domas, saucās, nav būtiski, ka viņš saucās pārtulkot, nav tik vienkārši, bet tā ideja ir, ka viņš raksta šajā grāmatā par starpību starp romānisko patiesību par cilvēku un romantisko patiesību par cilvēku. Viņš saka, un tā romantiskā literatūra, kas ir tāda sēnala mazliet literatūra, kā mēs kādreiz latvieši sakam, viņa stāsta, piemēram, par mīlas trīsstūrēm. Vai ne? Klasiskais stāsts. Ja? Bija divi draugi, kuriem viss bija kopīgs, kuri tā sapratās, kuri tur no bērnības bija kopā, vai ne, un tā. Un pēkšņi viens no šiem draugiem, viņš atrod savu mīļoto meiteni, kas ir, protams, priekš viņa tā skaistākā pasaulē. Un kāda nelaime! Viņa draugs iemīlās, kā reiz tieši tai pašā meitenē. Un pat tā visa draudzība iet pa gaisu, un meiteni varbūt tad mums divas pasūta 3 mājas tālāk, bet vienalga tas ienaids, kas ir radies starp šiem draugiem, ir palicis. Un tas ir, kas ir romantiskais skatījums uz cilvēku, saka Žerārs. Proti, mēs ļoti ticam, ka mana iekāre vai mana vēlme pēc kaut kā, kaut kādas lietas, piemēram, ka tā rodas starp mani un to lietu. Bet Žerārs saka, īstenībā tur pa vidu vēl ir tas, ka man ir vajadzīgi zināmi modeļi, uz kuriem skatoties, tā mana vēlme tiek ievirzīta noteiktā virzienā. Tikai tā problēma ir, ka es bieži vien nepamānu, kurā brīdī es esmu šo svešo vēlmi kaut kādā veidā nofiksējis un sevi pārņēmis. Un tad man pēkšņi liekas, ka es vienkārši to meiteni mīlu. Un man ir ļoti grūti iedomāties, ka es viņu mīlu, iespējams tieši tāpēc, ka tas mans draugs viņu ir izvēlējies un līdz ar to pievērs manu uzmanību viņam. Un domājot par šiem draugiem, mēs nonākam pie otrā punkta.
Un tas otrais punkts ir tāds, ka kaut arī mūsu kā cilvēku kultūras lielākie sasniegumi un viss tas labākais, kas mums kā cilvēkiem ir saistīts ar šo atdarināšanas lietu, ar to, ka mēs esam spējīgi mācīties, kā vēl savādāk var pateikt to pašu lietu. Neskatoties uz to, ka tur ir viss tas labais, ir līdzējošas sekas. Un līdzējošās sekas ir ļoti vienkāršas, proti, mēs esam spējīgi viens ar otru nonākt sāncensības un konkurences situācijā par absolūti mums nebūtiskām lietām. Un tā ir atkal cilvēka atšķirības zīme Žerāra izpratnē no visiem pārējiem dzīvajiem radījumiem, kas šajā pasaulē ir. Ir radījumi, kas plēšās par pārtiku, ir radījumi, kas plēšās par teritoriju, ir radījumi, kas plēšās par jumtu virs galvas, bet mēs esam spējīgi savā starpā sanīsties par lietām, kuras nav esenciāli svarīgas mūsu izdzīvošanai. Tikai tāpēc, ka tam otram kaut kas ir, man arī sāk to gribēties. Un ja tā ir kāda lieta, ko viens ir paķēris, un otrs arī sāk gribēt to pašu lietu, no vienas puses var baigi izaugsme notikt un konkurence, kapitālismu, dzinējspēks un tā tālāk. Bet tai pašā laikā šī konkurence noved arī pie tā, ka cilvēku starpā nemitīgi pastāv iespēja attīstīties bezgalīgiem konfliktiem un konfliktu situācijām.